tā kā sākās sezona, paskatīsimies, kāda municija mums te ir saglabājusies no iepriekšējās sezonas un paskatīsimies, ko no tā mēs varam izmantot atbilstoši šīs dienas medībām, tātad aļņiem briežiem. Pirmais, ko mums noteikti būtu jāpievērš uzmanība, apstākļiem, kādos mēs medīsim, un izejot no tā arī izvēlamies municiju. Un, protams, ieteicamākā municija būtu ekspansīvās lodes, nebūtu svarīgi kā ražojums, nebūtu svarīgs brends, bet tieši pat lodes iedarbība, lai šī lode, saskaroties ar mērķi, jūka šķīst, jūka nebūtu labi, bet tieši deformējās un nodod visu savu enerģiju dzīvniekam, pa kuru mēs šaujam. Tātad pirmās šīs 4 patronas, visas ir līdzīgas darbības, tātad visas ir ekspansīvās. Nākošā šī būtu arī ekspansīvā, bet jau krietni stingrāka, tātad viņa būs labāka šķēršļotā vidē, cauri lapām, cauri zālē, cauri krūmiem, ja, bet saprotam, ka tas nav arī brīnums nekāds, jo viņi tikai var zināmā mērā mīkstiem lapstaugiem iziet cauri, pēc tam tāpat viņi deformējās un arī zaudē trajektoriju. Vēl labāk cauri šādiem šķēršļiem ies šīs lodes, tā sauktie X-bullet, amerikāņu ražojums. Arī ļoti efektīvi trāpījumā un labi precīzas lodes. Kas nebūtu ieteicams izmantot šīs 2 lodes, jā, tā tad viena ir ar teflonu pārklājumu, amerikāņu Winchester lode. Viss viņai ļoti jauki, bet viņa ir ļoti cieta. Protams, viņa labāk iet cauri krūmiem, labāk iet cauri zālei, bet ļoti slikti veras vaļā. Ja, un ļoti daudzos gadījumos alnim iziet cauri tāds zīmuļu caurumiņš abās pusēs, līdz ar to pašu apturošais efekts ir ļoti zems. Pie laba trāpījuma dzīvnieks iet ļoti tālu. Nu, protams, neizmantojam lielajiem dzīvniekiem pilnapvalku lodes. Pilnapvalku lodes mums būtu priekš mazākiem medījumiem dzīvniekiem, tātad lapsas, jenosuņi un tam līdzīgi, bet nekādā gadījumā neizmantojam viņas pie šiem lielajiem dižmedījumiem.